Kā mēs šaujam, skatāmies caur tēmēšanas ierīci. Neesam nekādu Man tā ložmetēju. jautājums. Tu redzi, kur tu tēmē? Pretinieku redzi? Mērķi redzi? Mērķi redzu. Kā tu redzi? Tev aimpoints aiztaisīts. Ui. Šī ir jau 9. diena valsts aizsardzības dienestā, un šodien esam štāba bataljonā, kur jaunie vai karavīri apgūst ieroču apmācību, darbības ar ieroci, kā izjaukt, kā salikt, kā sauc katru ieroču sastāvdaļu. Un tad pajautāsim, kā viņi jūtās, turot ieroci rokās, kā jūtās formas starpā un kā šīs 9 dienas ir pagājušas. Šodien tev ir, jums ir ieroču nodarbība. Tā ir tava pirmā saskarsme ar ieroci? Izņemot to, kas bija pirms dažām dienām, tad jā. Okay, tad bērnībā tur veco tev negāja ābeļdārzā, tur ar gaisenēm nešāpa bunžām. Kādas sajūtas turot ieroci rokās? Ļoti labas. Labas? Interesants, jā. Pirmo reizi tur ieroci rokās? Nē, esmu turējis, jā. Kad tu pēdējo reizi tik daudz vēl rakstījis kā šeit, esot dienestā? Skaidrs, vidusskolā pabeidzi daudz rakstīju, bet piekritīs, ka armijā mācoties, tu raksti ļoti daudz. Diezgan daudz, jā. Saprot, ko tu pierakstīji? Saprot, jā. Okay. Tad tev pirmā saskara ar ieroci, vai tu esi pirms to, ko darījis? Ir jau pirms tam jaunsardzē. Lūk, jautāt apmācājumiem ir viens, bet pajautāt instruktoru skatu punktu, kā tad viņiem ir gājušajās 9 dienās? Tā, ņemot vērā to, ka šī ir pavisam cita vide, vispār kā civilai personai, ja, tad viņi ir atnākuši 14. janvārī. Pilnīgi nezinoši, nezinu, kas tūlīt būs. Šie jaunieši ļoti ātri adaptējās, ļoti labi ir. Viņiem liek izdarīt vienkārši darbs, viņi arī izdara, nav nekādas problēmas. Nebija problēma ar to, ka tur Gen Z un vispārējie? Nē. Jo lielākoties jaunieši, viņi saprot, uz ko viņi nāk. Viņiem ir kaut kāds backgrounds, viņi kaut ko ir redzējuši, kaut ko dzirdējuši, tāpat arī kur visādi video materiāli par valsts aizsardzības dienestu ir. Izskatās, ka tās acis deg, viņiem vairāk interesē, kad tūlīt sāksim jau šaut. Tas nav tā, ka viņi tur sabijušies tos ieroči. Protams, ir sākumā pirmais, kā viņu vispār turēt un tā tālāk, bet Kad plānots jau pirmā nodarbība, kaujas šaušanai? Tā kaujas šaušana būs februārī. Februārī. Jā. Vēl bišķi jāpaciešās. Vēl bišķiņ. Labi, veiksmi tev!